Vēži, mani mīļie draugi! Esmu sagatavojis tieši priekš jums astroloģisko prognozi 2024. gadam. Un tā, kas tāds būtisks šajā gadā būs? Neptūns būs jūsu 9. mājā, un tas sola ceļojumus. Gan internetā, gan realitātē, tāda darbošanos un ļoti daudz radošas projektus. Principā mēs varam teikt, ka šis priekš jums ir tāds intelektuālas izaugsmes gads un periods. Interese par jaunām reliģijām šeit var būt par citām tautībām, par juridiskiem jautājumiem, par sabiedriskiem procesiem, par zinātni, par izglītību, kur katra sirds tuvāk stāv. Par to cilvēks var interesēties, tur var būt arī literatūra, svešvalodas, lūk, šādas jomas. Un šeit jūs varat satikt arī savu guru, savu skolotāju, un ļoti var pastiprināties jūsu intuīcija šajā laika periodā. Arī Saturns ir apstājies šajā pašā mājā, un tas nozīmē, ka, lai jūs tiktu līdz savam mērķim, jums nāksies piepūlēties, jums nāksies pārvarēt kaut kādas arī problēmas vai spriedzes situācijas, vai jūs gaida kaut kādi piedzīvojumi, piemēram, ja jūs dodaties ceļojumos. Jauna zināšanas, kuras ļaus atklāt jūsu talantiem, pieprasīs cītīgu vielas apguvi. Tad šeit cilvēki var izvēlēties arī nopietnas profesijas. Tamdēļ jaunieši, vēži šajā gadā var izlemt kļūt par juristiem, filozofiem, mācītājiem, literatūras zinātniekiem, svešvalodu pasniedzējiem, tulkiem. Varat iepazīt arī jaunas zemes, jūs varat vilināt citas valstis, jūs varat gribēt arī doties dzīvot kaut kur citur šajā gadā, vai vismaz izprast, izzināt. Bet noteikti, ja jūs izlēmjat vai ceļot, vai pat pārcelties dzīvot, esiet toleranti, ievērojiet tās tautas tradīcijas, kur jūs izlemsiet vai nu apciemot, vai pārcelties dzīvot. Un noteikti visā saglabājiet līdzsvaru un iztieciet bez kritikas. Un šeit noteikti var mainīties jūsu attieksme pret reliģiju. Kāds, kurš līdz šim nav ticējis reliģijai, dievam, kādām īpašām nostādnēm, pēkšņi var kļūt par pārliecinātu ticīgo un pat par sludinātāju vai garīdznieku. Un otrādi kāds, kurš ir ļoti ticējis, var mainīt savus uzskatus šajā laika periodā. Šeit noteikti jūs varat risināt arī juridiskus jautājumus, visā, kas saistīts ar pilsonību, ar vīzām, un visticamāk jums visu gribēsies kontrolēt. Un tas arī ir pareizi. Es arī jums ieteiktu to darīt, visu pārbaudīt, pat vairākas reizes. Tas noteikti patiks Saturnam 9. mājā. Šeit var gadīties, ka jums ir jāpalīdz risināt problēmas arī jūsu vīra radiem. Tātad tikpat labi jūs varat izlemt slēgt otrās laulības, kāds no vēžiem, un tās var būt ilglaicīgas. Tā kā Saturns mums ir klātesošs. Un tajā pašā laikā Urāns mums ir 11. mājā. Var gadīties, ka vide ap jums mainās, un tas notiek pietiekoši strauji, neparedzami un negaidīti. Cilvēki var pazust no jūsu dzīves, tie, kas jūs esat uzskatījuši par saviem draugiem, par tuviem paziņām, un var uzrasties tikpat pēkšņi jaunas kaut kādas iepazīšanās, kas jūs aizrauj, jo pēc būtības tas nozīmē, ka jūsu enerģija iekšēji kļūst citāda, un var mainīties jūsu pasaules uztvere, jūs pat varat mainīt dzīves vietu kādā mirklī. Var gadīties, ka jums zūd ar kādu cilvēku kopīgas intereses, un jūs attālināties, atsalstat viens no otru. Tad ar kādu citu cilvēku jūs pēkšņi iepazīstaties, un sarunā konstatēt, ka ārkārtīgi interesants jums ir šis cilvēks. Šādas situācijas var būt arī darba vietā, var būt sabiedriskās kaut kādās organizācijās, kur jūs esat darbojušies, jums arī var pēkšņi parādīties interesi par kaut ko pilnīgi citu. Tātad šeit var parādīties jauni draugi, un vecie var palikt neinteresanti. Maz ticams, ka jūs paliksiet vieni, visticamāk jūs patiešām atradīsiet jaunu interešu grupu, biedrību,
Un šeit var gadīties, ka jums arī uzrodas kāds labvēlis, kāds mecenāts, kāds atbalstītājs, ja jūs, piemēram, vadat, ka vai nu kori vai deju kolektīvu, tad jūs pēkšņi varat dabūt finansējumu. Tieši jūs, vēži, varat būt tie, kas dabū finansējumu, piemēram, tautas tērpu, visiem vienādu tērpu iegādējam. Tātad jūsu enerģija varbūt tā, kas piesaista kādu mecenātu. Vēl jau vairāk, tāpēc, ka Jupiters arī ir šajā 11. mājā, kas noteikti saka, ka jūs varat iegūt daudz draugus, tādus draugus ar pietiekoši augstu statusu, populārus draugus, un varat noteikti aktīvi komunicēt arī ar esošajiem. Jupiters to arī atbalsta, un arī draugi jūs atbalstīs, tās būs atklātas sarunas, tās būs izklaides kopā ar draugiem. Tātad jums noteikti ir labi pirmā pusgada būt aktīviem, sabiedriski aktīviem. Šī enerģija ļauj jums iekļauties sabiedriskos procesos, sabiedriskā dzīvē līdz pat 25. maijam, kad Jupiters ieies jūsu 12. maijā, un pēc būtības jūs būsiet, tie, kas būs aktīvi darbojušies, mazliet gribēsies pabūt vieniem, un jūs labprāt būsiet tādā noslēgtā vidē. Šeit ļoti labs laiks ir visiem, kas saistīti ar mākslu vai radošām nodarbēm, arī ar garīgām praksēm. Bet tikpat labi jūs varat doties ārzemju ceļojumā, un iespējams, ka pirmoreiz mūžā arī viens pats, arī tā vērs var izlemt. Kāds var sākt rakstīt dzeju. Katrā ziņā, ja vēžis meklē romantisko partneri, tad akcentu lieciet uz šo pirmo pusgadu līdz maija beigām. No 23. janvāra jo sevišķi līdz pēdējai dekādei maijā. Tad ir laiks jaunām attiecībām. Cilvēks, ar ko jūs iepazīsieties, jums būs šīs kopīgās intereses, jums kopā būs ļoti interesanti. Un šo cilvēku jūs varat satikt pateicoties draugiem, vai arī kādā sabiedriskā pasākumā, vai arī kādā sabiedriskā organizācijā. Tātad nesēdiet mājās, ja meklējiet sev interesantu otro pusīti, tādu, ar kuru jums ir kopīgas intereses. Arī naudu jūs noteikti pirmajā pusgadā daudz veiksmīgāk varat pelnīt tātad komandā, bet otrajā pusgadā, tātad sevišķi radošajiem cilvēkiem, ar naudas pelnīšanu var veikties tātad veiksmīgāks, varbūt otrais pusgads, kad viņi šajā vienatnē rada kaut kādus vismaz vai unikālus, ļoti veiksmīgus darbus. Un tātad Plutāns esot 8. mājā sola, ka šajā gadā, ja viņš veidos aspektus, kas ir ļoti būtiski, ja viņš veidos aspektus ar jūsu tātad natālās kartas planētām, jūs tiksiet iesaistīti citu cilvēku dzīvēs. Jums būs pat kaut kāda neparasta loma viņu likteņos. Un var nākties tātad būt klāt kāda cilvēka patiešām sarežģītos, dramatiskos brīžos un iespējams arī priecīgos. Tad, kad rodas dzīvība, tad šeit stāsts par tādu dzīvības un nāves ritu, par transformāciju. Un jūs varat šajā notikumā varbūt arī pietiekoši liels tāds risks un stress, bet kas ir raksturīgi, tās parasti beidzas laimīgi, to jums vajag paturēt prātā, tāda veiksme nelaimē. Ārēji apstākļi var tātad, šie ārēji, tas būs saistīts ar citu cilvēku dzīvēm un var gadīties, ka var atklāt jūsos tādas ekstrasensoras prasmes vai spējas, šie talantus. Un katrā ziņā paļaujieties, pieņemiet lēmumus, balstoties tikai paši uz savu intuīciju. Un esiet piesardzīgi arī ar ekstrēmiem sporta veidiem un kredītus arī ņemat ļoti izsvērti, atbildīgi. Lūk tā, un kas tad mums ir ar karmiskajiem mezgliem? Tas ir stāsts par attiecību kārtošanu, jūsu statusa, personīgā statusa nostiprināšanu. Te emocijas saistītas ar ģimeni un ar karjeru. Un var gadīties, ka jums ir kaut kādi, varbūt īpašuma konflikti vai kaut kādas sarunas, varbūt jāpelna iztika,
visai ģimenei jūs varat būt uz kādu mirkli, kaut kāda apstākļa rezultātā vienīgais pelnītais ģimenei. Šeit var būt konflikts, to, ko gribas izdarīt priekš sevis un kas ir jādara priekš sev mīļajiem, tuvajiem cilvēkiem. Un principā karmiskie mēsli šajā periodā jums saka, ir laiks pieaugt. Jākoncentrējas uz savu dzīves mērķi. Vispirms jau jāsaprot, kas ir tas augstākais mērķis, ko jūs patiešām gribat sasniegt. Un šeit nepalīdzēs ģimenes maiņa, ja kādam liekas nomainīšu partneri, un tad visas manas problēmas aizies. Problēmas var nākt līdzi, ja jūs nezināt īsti, ko jūs gribat šajā dzīvē, vai kāds ir jūsu dzīves mērķis, jo šeit Vēzi enerģijas grib iemācīt, ka laime atnāk tad, ja tu palīdzi kādam, ja tu dod pajumti, ja tu citus atbalsti un palīdzi citiem atrast viņu vietu dzīvē. Sevi vajag ļoti šajā periodā personu profesionāli izglītot. Īpaši tas attiec uz jauniešiem. Šajā gadā jums ir ļoti lielas iespējas, neiestrēgstot šajās ģimenes visās peripētijās, risinot kaut kādas ģimenes lietas, ļoti lielas iespējas apzināti veidot savu karjeru. Un tam arī vajadzētu pievērst vislielāko uzmanību, un to arī vajadzētu virzīt savu ideju. Jūs pat varat iegūt popularitāti, jūs varat nostiprināt savu vietu sabiedrībā. Un tikpat labi mēs varam teikt, ka arī šeit jūs varat iegūt apkārtējo cilvēku tādu nedalītu atbalstu un arī mīlestību. Šis ir ļoti labs laiks arī jauniešiem atrast savu dzīves mērķi, saprast, ko tieši es gribu šajā dzīvē izdarīt un sasniegt. Lūk tā, un tāpēc es jums novēlu, lai jaunais gads atnāk ar tādām jaunām, lieliskām iespējām priekš tevis, Vēzi, un tādām fantastiskām, burtiski fantastiskām perspektīvām, kuras tu redzi savā ceļā priekšā, un lai tā iedvesma, ka tā kā saulīte mūs virza uz priekšu, lai tā ar tevi kopā ir katru rītu, lai tu mosties ar šo iedvesmu, un lai tā ir jebkurā iesākumā, kuru tu iesāc, lai šī saule, lai gaisma ir kopā ar tevi, lai viss veiksmīgi, laimīgu jauno gadu!